Hei! Nu ko, atkal jaunais projektiņš rokā, taisīsim šķūnīti. Šeit esmu sarasējis apmēram, kā tas viss varētu izstīties. Process bija ilgi izdomāt, kā pareizi, ko, kā likt, kā taisīt, tāpēc, kad iespējamie veidi, kā uztaisīt šķūnīti, ir ļoti daudz, un katrs taisa pa savam. Mēģināja atrast to efektīvāko, labāko un estētiskāko veidu, kā to visu uztaisīt. Uzzīmē rekur pamatiem, kā ies brusas. Te tikai karkasam visam. Te nav finieres, jumts. Te ir viss tikai karkasam. Tad rekur ir pamati. Šīs ir 100x100, šīs ir 50x100. Šūnīts izmērā 250x780, un būs 80 cm darba galds ārā. Dārza lietām 210 būs šķūns un 490 pats šķūnīts. Tā, te man ir aprēķins, to pēc tam. Tā, reku katrā ziņā ir pamati. Šeit ir kā no priekšas tas viss varētu izstīties. Te ir ieeja šķūnītī 1,40 m un ieeja malku šķūnītī 90 cm durtiņām. Te man ir kā aizmuguri varētu izstīties. Te gan jāstāsta, gan jau, ka droši vien celšanas procesā kaut kas iespējams vēl var pamainīties, bet jau laicīgi sākam plānot, vienkārši gribam iepirkt visu materiālu. Šeit ir kā sānumāli varētu izstīties. Viss pilnīgs šķūnīts ir taisīts no 50x100. Atstarpums starp brusiņām ir 70 cm. Un pamatiem ik pa 1,40 m būs bloki apakšā. Tātad, šeit ir sānumalas. Šīs te dēlīšu brusiņas ir 25x100. Un rekur ir jumtam. Jumtu arī likšu no 50x100, kā jau iespējams 150 vajadzētu, bet mums tas platums ir 250, tā kā es domāju būs baigi ok. Jau būs tāda diezgan stingra konstrukcija ar visu šito te. Te man ir aprēķins. Cik materiāls vajadzīgs, tas jau ir kaut kāda rezervīta mazlietiņās, tur pa lielam sanāk 2 kubi, 350 eiro kubā, tā kā tie 700 eiro varētu būt visam karkasam. Laicīgi sākam plānot, ir 10. marts, ārā mums izstās šādi, ziema, tā kā mārts, aprīlis, droši vien mājā, tā ka normāli džemperītī var strādāt, lai nav jāsalst rokām un tā tālāk. Nākamnedēļ iepirksim materiālu, iepirksim finieri, jumtam ondulu liksim, pamatiem keramzītu blokus, visu savedīsim un gaidīsim siltāku laiku. Tā kā droši vien nākamais video būs pēc kāda 2 mēnešu. Paldies par uzmanību, gaidam. Būms, savācam finierīti, 18 mm loksnes un vēl būs 8 loksnes plauktiem. Izīrējām busu, 3,5 eiro dienā. Tā kā tā. Atbraucām pēc vagonkām un evelētiem dēļiem. Sakrauti rekur finieri. Matracs jāizved stūju, paņēmām kuršo sonduli jumtam. Tad tagad sakrāmēsim vagonku, evelētos dēļus un laižam visu izkraut. Tikai problēma tāda, busam iedegās check engine. Cerams, kad tiksim līdz galam. Tādi joki. Tā kā esam tagad Baldonē kokzāģētā. Esam uzkrāvušies. Ops. Būsim pārbaudījums. Laižam stūvi. Esam atbraukuši. Saved arī no Salkras kokzāģētavas. Salkras meža atveda dēļus karkasam. Jumtu materiāls. Šādi. Un tagad kraujam, lai viņi smuki žūst. Kā pēc grāmatas. Beigās apklāsim ar plēvi vēl. Kāda skaista dēļ. Brusiņas. Prieks skatīties. Tā esam sanesuši. Reku finierīts uzliks plēvi.
pa virs sonduli un atstās uz 2 mēnešu, lai stāv žūst, gaida labāku dienu. Tā, nu esam sanesuši dēļus. Uj, kaudze pamatīga. Te ir rekura vagonka, un tur ir ēvelētie dēļi. Nu, tādu čupiņu nepajokam. Un tur ārā sakrāvām visus tos dēļus. Kurš tā kravis tās? Vai ņemt lielo, pilnā? Nu, mēs paņēmām 12. Es domāju, ka šī būs lielāka, iespējams mašīna ir lielāka. Divpadsmit kubi Sijāta Melnzeme.